Čau visiem! Šodien pēdējā spēle Latvija-Horvātija. Mēs soļojam uz Konto stadionu, nu un paskatīsimies, ar kādu rezultātu Dainis uzvarēs Luku Modriču. Bēls! Так, добрый вечер. У нас тут главные эксперты и агент Иконец. Я тебе рассказал 2-0. Помнишь, что выиграли в Армении? Помнишь, да? Да. 3-1. You need to win and you wait another game, yes? Yes, I need 2 wins. You need 2 wins today, yeah? All right. 3 wins and another wins. I hope you have 1 win today. Another game. All right, thank you, guys. Мой спецназ подъехал, сейчас пожарные заедут. Divos vārdos, kādi novēlējumi varbūt būs? Sāksim ar valsti. Ar valsti? Mūžu dzīvot Latvijai, saules mūžu Latvijai. Nu, tas ir pirmkārt. Tas ir galvenais. Skaidrs, kā būs ar izlases kāda vēlējumi? 2-0. Uzvar, protams. Tikai uzvar. Mēs taču nebraucam zaudēt šeit. Mēs gribam, lai šos svētkus mūs papildina vēl lielākām emocijām un atcerēsimies vienmēr, kad mūsu valsts ir sagrāvusi ļoti stipri izlasi. Basketbolā vinējām, hokejā vinējām, arī futbolā. Kāpēc mēs futbolā nevaram vinēt? Protams, arī futbolā varam vinēt. Kaut te pēdējā spēle kaut te nekas nemaina, bet tāpatās būs 2-0 un mūsēji vinēs. Kas iestīs? Iestīs Krolis un Uldricis. Ясно, окей. А это по телевизору показывали? Это в Ютубе покажут. У меня не показывали еще нет? Показывали. Я сказал, Армению 2-0 Нил. Иконис, прям Нил. Samu zovi, sīcies. Kazakevičs kungam, kādi novēlējumi būs? Varbūt labāk nerunājam par Teiksim par to, ka es viņam neko nenovēlēšu. Viņš ir labs treneris, bet viņam nevajadzētu to aiziet palīgā viņam kaut ko paskaidrot. Nu, viņam nevajadzētu trenēt izlasi. Viņam vajadzētu trenēt kādu mazāku klubu, vajadzētu labāku treneri un tad arī aiziet visu priekšu. Visur gāja, basketbolā gāja labāks treneris, hokejā gāja. Viņam varbūt neizdevās ar Latvijas izlases futbolā, vai ne? Jāļaut citiem, ja? Jādod citam iespēju. Ja kāds atnāk cits, varbūt arī atnāks uzspīdēs visas tās zvaigznes, kas mums ir. Īstumā visi mūsējie futbolisti ir labi. Un šis kungs! Jā! Diezgan mierīgi. Neviens nav atpizdīts, visi ir sveiki un veseli. Нескатотесь uz visu lielo кипишу апкар. Ребята, в 2 словах, что бы пожелали бы сборной Латвии в будущем году? Это последняя домашняя игра. Какие были бы ваши пожелания? Победы, успехов. Лучше тренироваться, лучше играть, в принципе. Ясно. Сами не тренируетесь футболом, не занимаетесь? Мы занимаемся. Занимаетесь, да? Где играете? Я в РФШ? О, с победой в чемпионате. С победой в чемпионате. Я в РФК. В РФК. Окей. Ясно. А ты? Вообще не играю. Вообще не играешь, забил. Bišķi pietrūka. Un iz valstī kādi būtu novēlējumi varbūt šajā svētku dienā? Nu, saules mūžu Latvijai. Skaidrs. Nu, un pats svarīgākais novēlējums šodien Dainim Kazakevičam kāds būtu? Nu, nomotivēt komandu kārtīgi cīņā, jā, un atdot visu, lai komanda atdod visu spēkus laukumā. Skaidrs. Labi. Jā. Pogромче, ребята, давайте. Latvija! Jā. Latvija! Jā. Latvija! Jā. И свет финальный. Latvija! Jā. Moja domovina ima snagu zlatnog žita, ima oči boje mora, moja zemlja Hrvatska. Bravo, Brko!
šī, cik saprotu, ir VPA, ja? Vai tiešām kāds populārs cilvēks ir gājis šodien iekšā? Tur Rikijs Mārtiņš, nezinu, tur Robijs Viljams. Populārs. Jums nepietiek ar mums? Jā. Pietiek. Ja mēs esam arī populārs. Skaidrīte. Un kā ar Rikiju Mārtiņu, Robiju Viljamsu ar pārējiem? Viņi paziņoja, ka viņi nevarēs ierasties. Šodien nebūs, ja? Jā, viņi nepaspēja. Bet būs kāda intriga, kāds būs tomēr. Kāds tomēr būs, jo nav jau tā, ka nebūs. Jā. Par Modriču teiksi. Vecais skapis kaut ko iesatīs, vai ne? Modričs šodien nosauc laukumā. Nosauc? Jā. Tā var pēc Madrides varētu būt, ka diezgan... No +20 uz -3. Uz -3, jā. Augstī. Šeit tikai bagātie tusē, šeit parastos mirstīgos nelaiž. Šeit tikai very rich people. Very, very rich. So rich. Very rich. Viņi pat neskatās. Uz nākamo gadu kādi būtu novēlējumi izlasēji, varbūt šī pēdējā mājas spēle, tās cikls noslēdzas, ja? Nu, protams, vairāk punktus, mazāk traumas un varbūt, lai ir iespēja cīnīties vairāk par to iekļūšanu nākamajos turnīros, lai mēs esam tuvāk vismaz tam apvārstim, nevis mēs esam tur visās tabulās tur apakšdaļā, lai mēs esam pakāpjamies bišķi uz augšu. Skaidrs. Dārgie draugi, pirmais puslaiks ir noslēdzies, vai nu tūlīt noslēgsies. Mēs pirmais 15 minūtēs, 16 minūtēs dabujām 2 vārtus, baigi brīvi ļāvam spēlēt Horvātiem. Pēc 2 vārtiem bišķīt pamodāmies, bija kaut kādi tādi pusmomenti, piegājieni pie vārtiem, bet nu nekas vairāk. Gaidam otro puslaiku, ceram uz mūsējiem, kaut kas tur tagad notika. Bet no pirmais puslaiks tūlīt noslēgsies. Domovina, moja domovina, ima snagu zlatog žita, ima oči moje mora, moja zemlja Hrvatska, moja domovina. Nu, Džeki, eksperta viedoklis par pirmo puslaiku. Kā jums šķiet, kas pietrūka varbūt priekšā labāka rezultāta? Latvieši ļoti daudz pa gaisu spēlē. Vairāk pa zemi, mierīgāk jāspēlē. Skaidrs, ko teiks par veco Luka Modriču? Diezgan normāli var redzēt, Džeks tikai ir ārpusī, dod piespēles, ka kreiso vispār nedod. Normāli, kapā. Ļoti mierīgs ar bumbu, tā kā iedvesmojuši skatīties. Skaidrs, kas jāizdara otrajā puslaikā, lai nu atspēlētos? Es domāju, vienkārši jāspēlēs mierīgi pa zemi. Te jau gan jau kaut kas notiks. Skaidrs, kaut kādas maiņas varbūt, ko varētu izdarīt Dainim? Jā, taktiku varētu samainīt bišķīt. Skaidrs, un Dainim pašam sevi nevajadzētu samainīt? Vajadzētu. Piekrīt, ka vajadzētu. Arī vajadzētu, jau sen vajadzētu maiņu. Pret ko vajadzētu? Nezinu, Zidāni. Edgars Rinkēvičs. Edgars Rinkēvičs, jā? Skaidrs. Viņi domā, Modričs tur neko nevar izdarīt, viņš ir viens cilvēks. Vai ne? Mums taču ir 11 cilvēki, katrs nosēs viens otram blakam, pretinies spēlētājiem un visu, bumba tev ir. Nav cīņa. Nav kaut kā īsti pa katru. It kā mums neko nevajag, bet mēs varam ierēt Horvātiem, mēs varam ierēt viņiem. Bet šādā dienā, man liekas... Šodien vajadzēja pa katru cenu, jā, bet nav. Es saku, tā ir Dainim vaina. Jā? Ka tomēr viņu... Jā, Dainis out. Dainis out. Skaidrīte, varbūt ir kaut kāda kandidatūra, ko varētu ielikt? Stipičs. Stipičs? Jā, vai arī Tamas Petī.
Tie ir mani varianti. Skaidrs. Varbūt ne pareizāka, bet tie ir mani varianti. Super. Paldies tev liels. Paldies. Paldies. Tu zini, mana mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā. Kad krīt mēnesi jūrā dziļā, man par tevi jādomā. По поводу игры сегодня, как вам кажется? Ну, привет. Достойно, я думаю, достойно, но пока, к сожалению, видна разница в классе огромная. Что по поводу всего цикла, может быть, как выглядит? Ну, хотелось бы чуть побольше, если честно. Хотелось бы, даже если не 4-е место, то хотя бы, чтобы 5-6 очков набрали. Тренерский вопрос. Это на федерации оставлю решать. Спасибо большое. Спасибо. Saka par spēli. Par spēli varu pateikt to, kā arī par visu ciklu kopumā. Nu, it kā jau Džeki cīnās, it kā jau kaut kas laukumā notiek, dara kaut ko, ja? Bet rezultātu nav. Un kā arī šajā spēlē. It kā cīņa notiek, ja, līdz 16. minūtei, līdz 2. vārtiem, nu mēs ļāvām baigi daudz ko darīt horvātiem. Viņi brīvi kombinēja, viņi brīvi dalīja piespēles. Luka dalīja brīvi piespēles pa labi, pa kreisi. Viņš bija visur, aizmugurē labā pusē, laukuma vidusdaļā, uzbrukumā palīdzēja, ja? Luka bija visur. Mēs skatījāmies pirmās 15 minūtes. Nezinu, baigais respekts bija vai kas, man grūti pateikt. Bet, nu jā. Pēc 2. vārtiem kaut kā vai nu viņi nomierinājās, vai nu mēs kaut kā agresīvāk sākām spēlēt, bet nu, kaut kā tā spēle izlīdzinājās. Nu, baigo momentu mums arī nebija jāatzīst. Nu, nebija. Nu, tāds noskaņojums ir tāds baigi nekāds, kā arī par visu ciklu. Nu, baigi bēdīgi. Godīgi sakot, ceram uz nākamo atlases kārtu, cerams, kad federācija izdarīs kaut kādus slēdzienus, izpētīs, paskatīsies, parunās ar Daini. Nu, mans personīgais viedoklis, ka ir jāsaka paldies, ka bija. Daini, diemžēl, jāsaka paldies, ka bija. Rezultāta nav. Tātad, nu, paldies, ka bija veiksmi, Daini, tev. Laikam jāiet tālāk, gan izlasē, gan tev. Par nākamajiem, nezinu, tur variantiem, lai lemja Futbola federācijas vadība. Ko, nu es tur lemšu kaut ko tagad. Varianti ir, bet, nu, lai federācija skatās. Tā kā tā, par spēli, nu, man nav baigi daudz ko teikt. Ja? Bija spēlētāji, kas izcēlās, ja? Kas mēģināja, tas pats Ikaunieks labi izskatījās. Daškēvis labi izskatījās savā malā, viņš tur sāsināja spēli. Mēģināja aktīvi spēlēt. Tas, kas no viņa tika gaidīts, viņš mēģināja, ja, kaut kur sanāca, kaut kur nesanāca, ja? Bet bija labi centieni. Ikaunieks arī. Nu, kaut kā tā, nu nezinu, nu grūti spriest tāda spēle, godīgi sakot, nu viņa nekāda. Godīgi sakot. Nav ko baigi pateikt. Pilns stadions bija, visi gaidīja kaut kādu, nu, brīnumu, jā, bet brīnums nenotika. Brīnums nenotika arī šādā dienā, kā 18. novembris, brīnumi nenotiek. Vismaz ne katru gadu. Tālūk, tas par spēli īsumā. Ko vēl gribētu pateikt? Gribētu pateikt jums paldies, kad bijāt šo atlases ciklu ar izlasi. Skatījāties, nācāt, atbalstījāt, lai arī kā tur ir bijis. Gaidam nākamo ciklu. Gaidam nākamās izlases spēles arī šeit pat Skonto stadionā. Tālūk, un cerēsim, kad nākamgad mūsu izlasi mūs iepriecinās daudz vairāk. Kamen Hrvatski, Jorgovani, tu su slavi.